7:13 minūtes. Šodien parakstīs līgumu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku par valstī piedarošās Parex bankas akciju pārdošanu. 25% akciju ERAB iegādājas par gandrīz 60 miljoniem latu. Parex bankai tiks piešķirts arī aizdevums 15,5 miljonu latu apmērā. ERAB iesaistīšanos Parex bankā pozitīvi novērtējusi valdība, premjers to sauc par soli uz stabilitāti. Arī Parex bankas prezidents izteicies, ka tas ir apliecinājums tam, ka Parex banka ir dzīvotspējīga un stabila. Nils Melngailis šorīt mūsu studijā. Labrīt! Labrīt! Ko tad īsti nozīmē Parex bankas akciju pārdošana Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankai? Es domāju, tas nozīmē, tur ir divas lietas. Pirmkārt, tas ir apliecinājums tam, ka bankai ir nākotne, ka ir vēl investors, kas ir gatavs uzņemties riski, ienākt bankā, palīdzēt mums arī attīstīties. Un arī tas ir apliecinājums tam, ka tomēr ir arī investori, kas ir gatavi ieguldīt līdzekļus Latvijā. Man liekas, ka šīs tiešām ir faktiski pirmās labās ziņas, kas ir bijušas kopš mēs pēdējos 6 vai 12 mēnešus sākam runāt par krīzi Latvijā. Ar kādām domām jūs sākāt šo rītu? Ar lielām cerībām. Es domāju, ka šodien notiek vēl viens tāds nozīmīgs pavērsiens. Es domāju, ka pirmais jautājums, kas bija jārisina bankā, bija sintetizēto kredītu pārfinansēšana. Otrs mērķis bija pēc iespējas ātrāk piesaistīt investoru bankai, kas ne tikai pašai bankai palīdzēt, bet arī, protams, palielināt uzticību vispār starp mūsu klientiem. Un šī ir tā diena, kad tas viss notiek. Man grūti ticēt, ka tikai 3 mēneši ir pagājuši. Good morning. How are you? Good to see you. Hello. Fine. No problem at all. You should go here, Peter. I will go with... Okay. Godātie klātesošie, šodien kopā ar Eiropas Rekonstrukcijas attīstības bankas prezidentu mēs esam parakstījuši līgumu par 25% plus 1 akcijas pārdošanu Eiropas Rekonstrukcijas attīstības bankai, tādējādi piesaistot ERAB kā Parex bankas mazākuma akcionāru. Jāatzīst, ka tas ir nozīmīgs solis pretī Parex bankas stabilizācijai, kas parāda to, ka Latvijas Republika arī šajā sarežģītajā finansiālajā situācijā spēj piesaistīt investorus un norāda uz to, ka tādi pieredzējuši un pasaulē ar labu reputāciju starptautiskie spēlētāji kā Eiropas Rekonstrukcijas attīstības banka atzīst finansiālo situāciju Latvijā un Parex bankā par pietiekoši stabilu, lai iesaistītos šajā biznesā. We were happy to conclude this agreement with the state of Latvia and with the managing team of Parex. All in all, we will invest something like €100 million. We look forward to a fruitful cooperation, particularly in terms of necessary restructuring, which will be on the agenda for the time to come. And we are doing so in the common understanding that with this work being done, the foundation will be laid for attracting further strategic investors. We do hope that together with the IMF, together with the European Commission, we
may be able to contribute to help Latvia going through this difficult time and get to an economic recovery as soon as possible. I guess first of all, just personally, I'd like to thank everyone around the table for all the time and effort that's been put into this. We don't have all of our legal staff here, but they've been working around the clock. We are very happy that we can be here today. We very much look forward to future cooperation, and we of course look forward to the time ahead and what we can contribute to bring Parex Bank back to a competitive and at the same time serving situation in terms of the real economy